peonijām. Es teicu, ka es nezinu, kurā laikā manā bērnībā viņi sauc par puienēm, un beigšņi visi kļuvuši par peonijām. Bet man arī patīk ļoti šis vecais vārds, un es zinu, par ko iet runa. Man ir prieks, ka Limbažu novadā dzīvo tādas divas brīnišķīgi cilvēki, mamma un meita, kas nodarbojās ar brīnišķīgu lietu, ka viņas audzē šīs puķis. Un man liekas, ka cilvēks ir sirds gaišs un labestīgs, ja viņam patīk ziedi. Vienalga, kādi tie arī nebūtu. Un tad man bija liels pārsteigums šodien ienākot kultūras namā, ka ir ne tikai šie ziedi, bet kad ir gan kleitas, gan somas, gan visi par un ap peonijām. Es arī uzvilku tādu kleitu, man bija bail, ka man arī nenoņem vai neliek stāvēt visu to izstāvu visu 3 dienas. Tā kā man ir liels paldies, no peonijām mēs mums neko nevaram uzdāvināt, bet šeit tādi 2 skaisti mūsu Limbažu tīņas veidoti. Noteikti, droši vien jums vārds? Ne. Ļoti mīļš paldies, ka pagājušo gadu es uzrunāju, ka tiešām mēs varam veidot šeit peoniju izstādi, jo pagājušo gadu bija puiku muižā. Tas ir tālāk cilvēkiem, kur aizbraukt, bet tomēr atsauksme bija lielas, ja? Un, protams, paldies par to, ka jūs esat mūs pieņēmuši, sagaidījuši. Un šodien ļoti daudz esat no paša rīta palīdzējuši, jo mēs bijām jau 8 šeit pie durvīm, ja? Lai saliktu šīs te visas peonijas, kas ir te priekšpusītē, ja? Un, protams, gribētos lielu paldies pateikt, kur man mazmeitiņa ir. Mazmeitiņa ir. Jā, kā jau taurentiņi vienmēr lido. Vienalga, kur vai galvā, vai dārzā, kādām kaut kur tā, paldies. Jā, kur man Elvīra? Elvīra. Tiešām ir Elvīra. Arī paldies, ka tu peonijas meitenes palīdzēji apģērbt. Jā? Un tad vienu kleitu nost, otru kleitu virsū. Nu, tiešām paldies, ka viņam. Tagad tu kaimiņiem un arī esi. Jā, paldies. Un nebūtu darba sparīgu bērnu. Viss ir pateicoties vecākiem, kādi viņi ir, ko viņi mūsos ieliek, ko viņi mūsos ieaudzina, un ar kādu darbu, ar kādu mīlestību var ķerties klāt dārzam, vai tas ir 4 no rīta, vai tas ir vēlu vakarā un lietainā dienā. Tā kā paldies vecākiem, un es domāju, ka jūs gūsiet baudu un prieku no ziediem, no tā visa, ko jūs, malkojot vīna glāzi, blakus mazajā zālē redzēsiet. Paldies! Lūdzu pie galda visi! Lūdzu! Draudzene, paldies tev arī. Ir cepusi un klīju maizi. 15 šķirnes ir ar... Es pats darīju, Betija palīdzēja izšūt plaknes. Mālamies, paldies, paldies. Atkal kolekcijai ir kaut kas klāt, vai ne?
Robežos kultūras nama peoniju izstāde. Un, protams, cik daudz ir ziedu, tas ir viens, ko skatīt katru dienu, bet lielākais akcents ir likts uz tērpiem, uz traukiem, kas ir apkārt, kas ir sadzīve, jo, lai peoniju krūzīti vai vāzi dabūt tāda te peoniju skata vai, ja, ļoti grūti, jo vairāk ir rozes, magones, ar peonijām tomēr ir savādāk. Un tāpēc, protams, aicināti paskatīties, cik daudz ziedu būs uz galda līdz nedēļas beigām. To mēs paši redzēsim. Protams, atvedīšu klāt, ja tiešām vajadzēs papildināt kolekciju. Bet pārējais ir, un mīļu paldies Ārtai Zondei un Elvirei Bāliņai par šo te iespēju, ka mēs ar meitu Innu varam piedalīties kultūras namā ar savām peonijām. Liela izstāde. Paldies! Šodien mēs atdodam godu Marijai par to viņas ārkārtīgi lielo ieguldījumu šajā nozarē. Un viņa ir viena no tiem cilvēkiem, kas agrāk noniecināja to puķi, ko sauc par pujieni. Atkal tāpat kā mūsu novadā Regīna, kā Ingrīda, kas vēl palīdzēs pateikt, ir Silvija. Visi to dara, un tur tiešām gods un cieņa tam visam. Šodien izlasīja tādu ļoti skaistu teikumiņu, ka visi tie cilvēki, kas stāda dārzu, tie tic rītdienai. Tiešām tā ir rītdiena, tas ir mūsu nākotne, tāpat kā mūsu bērni. Protams, nebūtu tāds peonijs, viena būtu izaugusi, tas ir maz, bet ja bērni vēl roku mama vēl vajag. Vēl vajag. Pati kā peonija, jā, ne? Lai notiek. Paldies! Paldies.